Es priecājos, ka varu runāt un runāt patiesību. Un būt patiesībā katru dienu atšķirt Dievu vārdu un teikt viņu vārdu, slavēt viņu vārdu. Tā ir dzīvība, un tu pietuvojies dzīvībai, un tu vairāk atzīsti, un atzīt tu vari tikai nododot sev visu Dievam un iet šo šauro ceļu. Un tad, kad tu patiešām atdos savu dzīvi Dievam, tad tu neko citu negribēsi, jo Dievā ir dzīvība, un Viņš ir devis tev šo mīlestību, kas nekad nebeidzās. Viss zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Vārds tapa miesa, un vārdi iedzeļ, jā, tā ir. Tāpēc sekojiet, ko jūs runājiet, jo tas ir kā ass zobens, kas pāršķeļ garu miesu, un ir tavs prātu tiesnesis. Un tas vārds tavā dzīvē, tas ir ēdiens, kas ir jāēd. Viņu nevar vienkārši pa virsu, un viss, bet tev ir dota šī žēlastība. Un es arī lūdzu, lai šis dzīvais vārds mūsu sirdīs ir patiešām dzīvs un patiešām šis brīnums, lai atklājās tevī, jo tas ir brīnums, tā ir atklāsme, tas ir vairāk kā, jā. Tāpēc runāsim, cik vien iespējams, iesim, teiksim viņa slavu, viņa vārdu, runāsim viens uz otru himnās, un nebūsim ne tikai runātāji, bet arī darītāji, un dzīvosim dzīvajos darbos, un neskatīsimies uz otru, jo patiesībā, ja otrs cilvēks runā, tad tas nozīmē, ka tas ir viņā pašā, jo Dieva vārdā ir rakstīts tā, ja tu runā, tu pa priekš glābi sevi un pēc tam tie, kas klausās. Un šodienas vārds, lai izskan tā patiesība, jā, tajā vienkāršībā. Un vispatiesāk ir tad, kad tu ļauj tajā vienkāršībā runāt Dievam caur tavu muti. Un, jā, tu vari gatavot runu, tu vari, bet nekad, jo Dievs tev var tikai lietot tavā nespēkā, un Viņš tevī grib dzīvot, Viņš grib pagodināties caur tevi, Viņš grib tevi mācīt, Viņš grib vest tev patiesībā, un tāpēc šī diena ir atkal, lai es runātu patiesību, lai es būtu Dieva tuvumā, jo tas, kas meklē, tas atrod, un vienmēr mēs fokusējamies uz Jēzu. Jēzus mūsu ceļš, Jēzu Kristu mums ir atpestīšana, un sauciet, gavilējiet, un piedodiet citam, un trenējieties, lai arī kādi vārdi nāk jums pāri, jo tu jau neesi emociju vadīts, tu esi gara spēkā vadīts, un tev ir autoritāte
atraisīt. Jēzus vārdā, āmen.